Mēs pat labāk atrodamies Igaunijas vidienē, Koksverē, uzņēmumā Mangeni PM. Šeit labajā pusē atrodas govju un teļu fermas, vairāk nekā 4000 dzīvnieki. Šeit pat blakus atrodas biogāzes stacija un arī biometāna ražotne. Mēs pētījām, kādus energoefektivitātes risinājumus savos uzņēmumos īsteno gan Igaunijas, gan Latvijas saimnieki. Mangeni PM fermā ir uzstādīts, teiksim tā, nevis pašā fermā, bet pie fermas ir uzstādīts biometāna uzpildes aparāts. Ik viens cilvēks, kuram automašīnā ir ierīkota biometāna tvertne, gāzes tvertne, var šeit atbraukt un jebkurā laikā nopirkt, samaksāt par biometānu. Pat labāk mēs redzam, ka cena ir 1,01 eiro par kilogramu biometānu. Mēs esam lauksaimniecības uzņēmums Sijata Ārgalīte, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā. Sijata Ārgalīte darbojās kopš 1997. gada, un lauksaimniecības pamatnozars ir piena lopkopība un graudaugu audzēšana. 2021. gadā nodevām eksploatācijā jaunu robotizētu slaukšanas fermu, kurā tiek slauktas ikdienu ap 260 slaucamas govis. Un šādā veidā mēs esam īstenojuši mūsu vēlmi un, es teikšu, pat nepieciešamību ietaupīt energoresursus. Un tos mēs vidēji gada griezumā šobrīd jaunajā slaukšanas kompleksā ietaupām ap 7000 eiro gadā. Jaunajā slaukšanas fermā mums atrodas meteostacija, kas pati vērtē un regulē klimatiskos apstākļus fermas iekšienē, kas ziemas periodā mums ļauj uzturēt siltāku temperatūru, savukārt vasarā ļaut govīm atrasties pēc iespējas viņu komforta zonai tuvākā temperatūrā. Vēl slaukšanas fermā mums ūdeni dzesējam ar piena tanka siltumu, kas atkal nozīmē, ka mēs netērējam elektroenerģiju no kopējā Latvijas elektrotīkla, bet to saražojot paši. Šeit atrodas LED lampas, kuras ir atbilstošas vismazākajiem elektroenerģijas patēriņiem un ir visdabai saudzīgākās. Vēl mums šogad 2024. gadā esam investējuši un iegādājušies jaunu un veikuši pirmo kārtu iepirkumam par jaunu graudu pirmapstādes kompleksu, kur atkal mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim gūt gan kvalitātes ziņā daudz labākus graudu rādītājus, graudas kvalitātes rādītājus, kā arī varēsim iekonomēt finanšu līdzekļus, jo, ja kalts, kur mums strādāja un darbojās līdz šim uzņēmumā Sijata Ārgalīte, mēs stundas laikā varējām izkaltēt ap 2 tonnām graudu un noņemt tikai maksimāli 2% mitrumu, tad šobrīd stundas laikā mēs ceram un varēsim nokaltēt 20 tonnas graudus un noņemot līdz pat 4% mitrumu, kas atkal spēs iekonomēt ļoti daudz elektroenerģijas patēriņu. Kā arī šis laika periods būs daudz īsāks, un mēs daudz īsākā laikā varēsim veikt savus pārējos kūšanas darbus. Mēs, protams, saprotam, ka šis nav viss, ir jātīstās un jādarbojās tālāk nākotnē. Un tas, ko mēs šobrīd par ko aktīvi domājam, lai mēs kā saimniecība kļūtu klimata neitrālāka, vai pat, protams, labākais variants klimata neitrāli, tādēļ mums jau ir izprojektētā maza biogāzes stacija, taču šobrīd vēl izskatām dažas alternatīvas un iespējams, ka tuvāko 5 gadu laikā vai pēc 5 gadiem mūsu saimniecībā varēsim paši saražot biometānu, ko savukārt mēs varēsim paši izmantot un pielāgot mūsu kalts nepieciešamībām, varbūt arī mūsu traktortehniku darbināt ar šo gāzi, kā arī to pārdot.